tikpat košas, krāsainas un līksmas kā Lieldienu nulles uz skatuves izskanēja mazo cāļu dziedātās dziesmas. Ideju par mazo vokālistu konkursu cāles pagājušā gadsimta 80. gados noskatījis maestro Raimonds Pauls, bet īstenojusi Latvijas televīzija. Raimonds Pauls noskatījās centrālajā televīzijā Maskavā 80. gadu beigās šo ierakstu, kas bija Maskava rādīja no Itālijas šo konkursu un izsauca divus galvenos redaktorus pie sevis. Viens bija radio bērnu un jauniešu raidījuma redakcijas galvenais redaktors Gunārs Jākapsons un Latvijas televīzijas bērnu un jauniešu raidījuma galvenais redaktors Aivars Sauziņš. Un, neteikšu, ka viņš tādā pavēles kārtībā to mums, bet, mēs arī saprotam, ko nozīmē, kad Pauls iesaka šo tradīciju, bet šo konkursu ieviest Latvijā. Mēs jau to pieņēmām kā pavēli. Jābūt. Mums nebija nekāds priekšstats, kā tas varētu Latvijā notikt, un vai vispār šādam konkursam ar tik maziem bērniem kaut ko var izdarīt. Tagad konkursos piedalās jau otrā cāļu paudze, un, lai gan labākie sava novada dziedātāji vairs nestieks lielajā finālā televīzijā, tradīcija iesakņojusies visos novados. Partīto Carnikavas cāles 2015 šogad sacentās 21 solists. Man patīk dziedāt, un es jau sen dziedu. Cik tev bija gadiņi, kad pirmo reizi sāki dziedāt? Neatceries? Neatceros. Meita jau ilgi iet dzied korī, un līdz ar to īsti nebija jautājums, ir vai nav jāpiedalās. Vai tev mājās mamma arī dzied? Nē. Kāda tu tā sāki dziedāt? Bērndārzā es mācījos pie bērndārza skolotājas. Un visi bērni bērndārzā dzied? Jā. Un visiem labi sanāk? Jā. Skolotāja Dina Zirnīte šogad konkursam sagatavojas 9 bērnus un atzīst, ka strādāt ar mazajiem ir viegli, jo dziedāt viņiem patīk un tehniskās nianses tiek apgūtas caur rotaļām. Ir bērni, kas saka, es gribu, lielākoties visi arī grib, bet ir bērni, kuriem iekšā jau ir arī tāds talantiņš. Es domāju, kurš ir vairāk, jāpaskubina, un vecākiem arī ļoti patīk, kad viņi darbojas. Tomēr tas ir tas tālākais. Tad viņi aiziet gan uz mūzikas skoliem, viņi iemācās to mīlestību pret dziesmiņu, skatuve, uzstāšanās. Tā ir tāda ļoti liela pieredze viņiem, es tā domāju. Māsie dziedātāji gan pat vēl īsti nesaprot, ka viņu uzstāšanos vēro nevien cilvēki zālē, bet arī vērtē žūrī, kuras uzdevums nav viegls, jo viss cenšas no visas sirds. Tas ir ļoti, ļoti grūti. Emocijas bieži grib ņemt virsroku, bet man ļoti palīdz Ievas Krēviķas teiciens, ka galvenais ir tīri nodziedāt nots un sajust arī to prieku un guvumu visiem pārējiem. Bet kā ir šajā vecumā, vai vispār bērnam būtu jāvar tīri izdziedāt notis un pareizi elpot un viss smalkums, kas nepieciešams labam solistam? Patiesību sakot, jā, jo bērni ļoti ņem pretī. Skolotājs kā atvērta grāmata un viņu kopā elpojot un to darot ir atšķirība, vai bērns atnācis tikai uz konkursu vai tomēr tam nopietni un ilgstoši gatavojies. Jā, to var redzēt. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.